sastāv no 6 ēkām. Ēka numur 2, pa lielam ir uzņemšanas nodaļa un slimnīcas medicīnas palātas. Ēka numur 4, kas ir resocializācijas centrs, tad sporta zāle, skola un nodarbinātības telpas. Lielās ēkas 5. un 6. ir identiski dzīvojamie korpusi un 7. ēka atklātā nodaļa cietuma ārpusē, kas jau tiem, kas jau ir atklātajā nodaļā. Tad kopumā ir cietuma žogs un apkārt ir vēl nožogot visas teritoriju. Un kopumā tie ir gandrīz 37,000 kvadrātmetru telpa. Un cik ir paredzēts? 1200. 1200 un darbinieks skaits? 450. Cik mums vispār kopā šobrīd ir? 3600. Tad 1/3 daļa uz šejien. Jā. Un pārējā mums vēl paliek Ilģiciema cietums, jā? Mums vēl paliek Ilģiciema cietums, Rīgas centrāla cietums, sēdes audzināšanas, Valmieras, Jēkabpils, Daugavpils nodaļa. Jā, tas ir ēdamais, jā. Ēdamais vēl nav, bet trauki ir plānoti šādi. Ir speciāli padomāts tātad gan par otrā ēdienu, gan zupas vai putas bļodu. Tas atšķirība, ja šobrīd ir tā, ka tiek vests kakls un pie kameras tiek ielikts bļodā, tad šeit porcijās tiek safasēts jau šeit. Krūze vienīgais atradīsies kamerā, to gan mēs nevaram aizvest pielietu krūzi. Šis ir ļoti plats solis. Var jau, protams, vienmēr teikt, ka nav pareizi ieguldīt naudu cietumos, nav pareizi varbūt atraut kaut kam citam, bet no otras puses ir tādi paši Latvijas sabiedrības cilvēki, kuri jo ātrāk viņi resocializēsies, jo ātrāk viņi izcietīs sodu un varbūt nolems vairs tālāk neko citu nedarīt, viņi atgriežas mūsu sabiedrībā un dzīvo tālāk. Un tā ir daļa no arī tādas jaunas, modernas pieejas, kā tos cilvēkus, kas ir pārkāpuši likumu, neizstumt pilnībā no sabiedrības, bet maksimāli izdarīt visu, lai viņi jaunas noziegumus neizdara un ir atpakaļ sabiedrībā.